Normatīvais regulējums ir paredzējis noteikums šim periodam, kamēr norit mantojuma lieta. Tajā periodā persona, kas pretendē uz mantinieku, kļūst par šī dzīvnieka turētāju, un kā tādu viņu arī ierakstā šajā mājdzīvnieku reģistrā. Ja ir aktīvs mantojuma process, mantinieki kārto savas tiesības, tad parasti šajos gadījumos problēma nav. Problēmas ir tajos gadījumos, kad mantinieki neizrāda pilnīgi nekādu interesi par mantojumu, vai mantinieku vienkārši nav. Un tad ir iespējams dažādas situācijas. Ir situācija, kad ir kāds cilvēks, kurš ir gatavs rūpēties par šo dzīvnieciņu, kurš ir palicis bez saimnieka, bet viņš nav mantinieks un viņš nevar mantošanas ceļā iegūt īpašumu tiesību pār dzīvnieku. Un mēs konstatējam, ka šis ir viens tāds jautājums, kas likumos nav pietiekami sakārtots, un šeit būtu jāparedz regulējums, kā šāda persona varētu kļūt ne tikai par turētāju, bet arī par šī dzīvnieka īpašnieku. Un tā ir lieta, ko mēs ar Zemkopības ministrijas sadarbībā esam radījuši tiesību normas piedāvājumu, un tad šī gada ietvaros arī aicināsim likumdevēju lemt par šādu grozījumu vajadzību. Un, protams, ir arī tās visskumjākās situācijas, kad nav pilnīgi neviena cilvēka, kurš vēlētos parūpēties, tad attiecīgi iesaistās pašvaldības atbildīgie dienesti, un tad visbiežāk šis dzīvnieks nonāk patversmē. Reizēm ir dzirdēti viedokļi, kad ir noteikti vajadzīgs, lai dzīvnieks būtu ierakstīts, piemēram, mantojuma apliecībā. Arī šim faktam nav nozīmes, jo mantinieks pieņem visu mantojumu kopumu, neatkarīgi no tā, kas ir konkrēti uzrādīts mantojuma apliecībā.